Vai tu jau noregulēji savus kviešus? Šīs pāris siltās dienas tiešām ir dzinušas rapsi uz priekšu. Zirnīši strauji tuvojas tam, ka viņi drīz parādīsies arī augsnes virskārtā. Arī ziemas mieži strauji iet uz augšu. Sveiks, lauksaimnieki! Ja domā, ka šodien atradīsimies uz Lietuvas laukiem? Nē, bet mēs tiešām būsim tuvu Lietuvas robežai šodien. Šodien aplūkosim laukus Augstkalnē. Darba patiešām daudz. Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas rapsis un arī zirņi. Tad nu, dodamies uz lauku. Lēcam atpakaļ Latvijā! Šīs pāris siltās dienas tiešām ir dzinušas rapsi uz priekšu tā attīstībā, un patreiz tas jau ir sasniedzis labāko stadiju, kad lietot augšanas regulātoru pavasarī. Šie 30 cm vai puszābaka stadija. Māri, ko tad mēs labāk lietotu? Atkarībā kāda puszābaka stadija, bet es teiktu, jā, no mūsu piedāvājuma ir divi varianti. Ir vai nu Juventus ar 0,5 litru uz hektāra, vai arī, es teiktu, pēdējos gados pārbaudīts risinājums jau Kariks ar 0,7 litru uz hektāra. Ir, protams, arī vietas, kuri ir agrākas rapšu šķirnītes, kas ir pastiepušās, jau es teiktu, tuvu, ja mēra pēc manas kājas tuvu celim. Un tad ir šī bāža. Varbūt jau šis regulators ir sakavēts, bet es teiktu, pat ja viņas ir augstāk pastiepušās, es tāpat ieteiktu veikt šo regulātoru smicinājumu tīri dēļ tā, ka tas jau nav tikai regulātoru smicinājums, tas ir arī fungicīds, ko mēs iedodam. Un ja zināt, ka jūsu laukos ir sastopama verticilārā vīte, tad veids, kā mēs varam mazināt šīs slimības radītos bojājumus augos, ir lietot Revionu. Aktualitātes rapšos noskaidrotas, dodamies uz zirņiem. Šis bija ātri. Tad palūkosim, kas aktuāls šeit darās. Atrodamies uz zirņu lauka Augstkalnes pusē, kas ir sēts 1. aprīlī. Un tas šoreiz nav 1. aprīļa joks. Tas, ko var redzēt, ka šeit jau patiesībā paraugoties zirnīši strauji tuvojas tam, ka viņi drīz parādīsies arī augsnes virskārtā. No kopšanas darbiem šeit vēl nezāles nav ierobežotas, jo tas plāns šeit ir iet ar korumu, ar dalītu apstrādi. Ja pupu un zirņu sējums tikai plānojas vai ir tikko notikusi, tad sadalām riskus. Šopavasar ir ļoti labs augsnes mitrums, lai mēs varētu izmantot stompu, tādējādi ierobežotu gan mauru skareni, gan violīti, un, kad nezāles dīgs atkārtoti, lietojam herbicīdu korumu. Vai tu jau noregulēji savus kviešus? Ja vēl nē, tad dodamies kopā uz ziemas kviešu lauku, lai aplūkotu, kāda ir attīstības stadija un kādu lēmumu ir jāpieņem. Ziemas kvieši, šķirnīte Informers. Tā pārgriezīsim, pastīsimies, ko mums te dara tā attīstības stadija. Pārgriežot, patiesībā var redzēt to, ko vairumā no zemgales ziemas kviešu sējumiem. Viņi ir aizgājuši jau stiebrošanā. Šeit ir ļoti tuvu jau centimetram, nepilns centimetrs pastiepies. Pirmais mezgls jau ir cerošanas mezgli. Tas nozīmē, ka, ja skatāmies uz regulātoriem, tad mūsu rekomendācija šādā sējumā jau būtu lietot vai nu cikocelu litru plus Medex Max 0,2 kg uz hektāru, vai nu es teiktu, jā, no tādām pēdējām tendencēm, tad varbūt tikai solo risinājumā Medex Max ar devu 0,3 kg uz hektāru. Jautājums noteikti ne tikai man, bet arī daudziem citiem zemniekiem. Ir kaudz ar citiem risinājumiem, kāpēc tieši Medex Max? Paskatāmies arī patiesībā, kādi tagad ir laikapstākļi. Nedēļu uz priekšu rāda liela vēja, ka tiešām šis smidzinājums praktiski nav iespējams. Tas, ko mums sniedz Medex Max darbīgā viela kalcija prohexadions, viņš veic šo īsināšanas efektu tūlīt pēc smidzināšanas. Kamēr citi risinājumi, kas ir pieejami tirgū, vidēji šo darbību sāk pēc 5–7 dienām. Tā kā es teiktu, šogad ļoti būtiski ir tieši Medex Max izvēlēties. Vēl jau vairāk, kad ir tāda stadija, mēs nevaram atļauties kavēt. Jāplāno, protams, arī fungicīdu tehnoloģija. Šeit mūsu ieteikums vadīties pēc priekšauga. Šajā laukā priekšaugs ir bijis rapsis, un aplūkojot augus, mēs redzam, ka ir septriozes atliekas uz vecajām lapām. Tātad septrioze noteikti būs slimība, ka šajā laukā parādīsies. Tādēļ mūsu ieteikums lietot vai jauno Kapelo Revi vai arī Balaja Flexity. Turpretīm, ja kvieši ir sēti pēc kviešiem, tad šeit galvenā slimība noteikti būs dzeltenplanku mainība. Mūsu ieteikums izvēlēties jau pārbaudītus risinājumus kā priekstors ar kurbatūru vai jaunais Comet Pro Plus Inox. Arī ziemas mieži strauji iet uz augšu. Zemgalē tie ir sasnieguši stabilu 31. attīstības stadiju.
Tas ir ļoti tuvu tam, kad būs īstais laiks viņus regulēt. Un pēdējo gadu praksa rāda to, ka labākais laiks, kad to darīt, ir 32. attīstības stadija. Un no mūsu pārbaudītiem risinājumiem, kas teikt, šādā zelmenī būtu piemērots, būtu Medex Max ar devu 0,5 kg uz hektāru. Nekur neizpaliek arī slimības, un jau šajā laukā varam atrast gan brumplanku mainību, gan tīklplanku mainību. Un šeit labākais risinājums, ko varam piedāvāt, fungicīds Balaja. Šādos intensīvos sējumos Balaja devu dalīt uz pusēm divreiz pa 0,5 litru uz hektāru. Un pirmo jau mēs varam apvienot kopā ar Medex Max smidzinājumu. Šodien uz lauka vēja ātrumu mērījām pēc Uģa frizūras. Uģi, tev ir tiešām laiks doties pie friziera. Un šeit Lietuvā Žagarē, es teiktu, ir lieliski iespēja piemērīt kastrolīti tieši tavai jaunajai frizūrai. Kā redzam, izvēle ir tiešām iespaidīga. Paldies jums, ka skatījāties, un ar nepacietību tad gaidīsim nākamo sēriju. Man liekas, šis būs tieši piemērots. Šķipsnes iekrāsos. Nav par saspiestu? Jā, reku šis ir piemērots.